Sveiki! Mani sauc Sandra. Esmu elektroauto īpašniece. 3 nedēļas. ID3. Dzīvot zaļi neaizliegts. Pievienojies! Mans stāsts līdz elektroauto, kā es nonācu līdz šim lēmumam. Domas man galvā griezās daudz un dažādas. Gribēju gūt neatkarību, gribēju gūt brīvību. Nonākot jaunajā darba vietā, man bija iespēja uzzināt daudz ko par elektroauto uzlādes iespējām, par tendencēm, par mobilitāti un visu pārējo. Un pieņemt lēmumu man palīdzēja kolēģi, lai gan galvā grozās simtiem domu, vai mašīna būs piemērota, vai es varēšu nobraukt tik, cik es vēlos, vai es neapstāšos kaut kur mežā un nepalikšu ar viņu stāvam. Principā tas bija gluteklis uz riteņiem ar vadu. Pieredze man pašreizējā ir neliela, 3 nedēļas, tik vienkārši, tik ērti, es neesmu jutusies sen. Un tagad 3 nedēļas to lietojot, es saprotu, ka tas ir ārkārtīgi vienkārši. Es mājās gatavoju ēst, un mašīna lādējas. Es guļu, mašīna lādējas. Es ravēju dobi, un viņi turpat līdzās lādējās. Un izrādās, tas ir daudz vienkāršāk nekā man šķita.